Labdien! Šī ir ceļojuma dizaina studija. Mans vārds ir Inga Kavaca, esmu Vanilla Travel īpašniece un vadītāja. Man patīk taisīt ceļojumus ar Once per Lifetime Experience, jeb latviski sakot, ceļojumus ar īpašu garšu, pēcgaršu un tādus, ka vienmēr var atcerēties. Šodien parunāsim par to, kas ir ceļotājs un kas ir turists. Turists ir cilvēks, kas ceļo, kas skatās, kas uzkavējās nedaudz kādā vietā, kas uztaisa fotogrāfijas, kas dodas atkal tālāk, bet vēlas atgriezties tādā dzīves vidē, kurā viņš labi var izgulēties un justies komfortabli rietumu standartiem atbilstoši. Savukārt ceļotājs ir tāds, kas ir gatavs samainīt savu ierasto dzīves vidi, Eiropas kultūru, pierastos rietumu standarts pret kaut ko īpašu, un gulēt netik ērtā vietā, netik komfortablos apstākļos, pieņemt dzīvi tādu, kāda ir, un izjust vietējo kolorītu. Šodien ceļojuma dizaina studijā ir mana kolēģe Viktorija, kura nu pat kā atgriezās no Madagaskaras ar svaigiem iespējiem. Tā kā es ļoti labprāt uzzināšu, kā viņai gāja un kāda ir viņas iespēja par Madagaskaru. Viktorija, labdien! Labdien! Saki lūdzu 3 vārdos, kā tu raksturotu Madagaskaru? Madagaskara pirmais, ar ko man asociējas, ir lemuri, hameleoni un baobabi. Tas droši vien daudziem ir tā kā sākuma iespējas, bet Madagaskara ir daudz vairāk par šīm lietām. Kā tev liekas, kas bija tas pirmais, kad tu izkāpi lidostā, kas bija tas pirmais iespējas, tas reālais iespējas? Lidosta jau vispār, kā lidosta, tur tā kā tas pirmais iespējas nerodas. Viss sākas ar Antananarivu, kas ir galvaspilsēta un kas varbūt nav tā skaistāka pilsēta un nav tik interesanta pilsēta, bet no turienes viss sākas, jo loģistikas dēļ lielākoties ceļotāji ierodas tieši Antananarivu. Liela pilsēta, nav pārāk droša, gidi neiesaka iet pašiem ielās pēc tumsas, jo diezgan daudz zagļie un viss, kas var notikt, bet pa cik mēs pavadījām tur tikai vakaru un nakti, tad īsti man bija ļoti labs priekšstats, jo redzēju panorāmu no sava loga, viesnīcas loga, un tā bija brīnišķīga ar saulrietu. Tā kā manā pieredzē tā atstāja ļoti labas iespējas. Tā Madagaskara kā ceļotāja, vai tu pati sev raksturotu, ka tu biji gatava Madagaskarai kā ceļotāja vai kā turiste? Nē, es biju gatava. Man šķiet, ka esmu tāda liela avantūriste, esmu gatava parakstīties gandrīz uz jebko, ja tas ir jauns, neredzēts, neizbaudīts un nepieredzēts. Tā kā man ļoti patīk jaunas lietas un tiešām iedziļināties un redzēt jaunu un apskatīt, kā cilvēki pasaulē dzīvo un īpaši, ja tā ir tik savādāka vide nekā pie mums vai Eiropā vai pat, teiksim, Āzijā. Vide atšķirās ļoti. Ja tu ceļo dziļāk Madagaskārā, nepaliec galvaspilsētā vai nelido tikai uz pludmali, kas ir Nozibē sala un apkārtēji skaistas saliņas, bet ceļo tieši pa Madagaskāras lielo salu, vide ļoti atšķirās. Protams, cilvēkiem ir diezgan nabadzīga dzīve, viņi nav ļoti turīgi, dzīvošanas apstākļi viņam ir ļoti vienkārši. Piemēram, kas tas ir ļoti vienkārši? Tā gar ceļu mēs braucot redzējām tos ciematus, jo Madagaskārā vispār 70–80% iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, tā kā viņi kaut ko audzē vai gana lopus, vai, tāda veida nodarbošanās viņam tur ir. Un tie ciematiņi lielākoties ir būdiņas, kas ir varbūt 2x3 metri labākajā gadījumā, kā mums standarta dzīvokļos virtuves, un tad tur tajā būdiņā dzīvo ģimene ar 10–12 bērniem vienā mājiņā, viņi visi guļ
turpat, viņam ir tā kā izliekami matrači, te visi pa nakti saliekās gulēt, un visa dzīve, kas ir tā kā ikdienas dzīve, notiek ārpus tās budiņas. Viņi gatavo ēdienu ārpus budiņas, viņi gatavo uz oglēm, un tās ogles nes no tuvākā meža, kur viņi sadedzina kokus, un tad nes tos ogļus uz savu to mājvietu, vai ved ar riteņiem, milzīgus tādas pakas, tad viņi gatavo ēst, tad viņi gana lopus, tad viņi audzē kaut kādus tur dažādus produktus, augus, tā kā, un tas viss notiek ārpus tās būdiņas, bet, tie dzīvošanas apstākļi nav elektrības, nav kanalizācijas, vietējiem iedzīvotājiem tā dzīve ir ļoti, ļoti vienkārša. Tur tā kā fotografijās tās ūdens krūkas nes uz galvas, sievietes. Jā, tas ir ļoti interesanti, viņi prot, un mums bija arī meistarklase ar mūsu gidi, kas tā kā mācīja mūs nest to lielo grozu uz galvas un turēt to balans, tā kā, un lai nenokrīt, tas nav tik viegli, un īpaši ņemot vērā, ka viņam tās pakas, tie grozi ir milzīgi uz galvas, un viņi ar tiem ļoti labi māk apieties. Cik smags tas grozs bija? Tu varēji viņu tā, ka pat tas ir 10 kilogramu? Nē, mums jau nebija smags. mums bija, tā kā praksei bija diezgan viegls ar dažām grāmatām. Cik tālu bija jāiet? Viesnīcas lobbyja. Nebija tik tālu, bet arī sanāca, un gida pat mācēja izdejot deju tādu pilnīgi ļoti aktīvu, bet viņi, arī, piemēram, lidostā mēs redzējām meiteni, kas vienkārši savu rokas bagāžu turēja uz galvas un vēl dejoja un ļoti jautri un smaidīja visiem, tā kā viņam tas droši vien ir iedzimts un viņi no bērnības jau to māk darīt un dara to bieži katru dienu. Jā, tas ir. Un jūs bijāt kādā vietējā mājā arī iekšā? Mājā neesam bijuši, bet apmeklējām skolu. Tas arī bija diezgan interesanti. Vienkārši atvedām dažas lietiņas, ko varētu bērniem uzdāvināt. Pildspalvas, burtnīcas, krāsojamās grāmatas, bumbas viņiem ļoti patīk, jo nav iespēja nopirkt, un bumbas vienmēr ir topā. Tā kā, ja kāds brauc uz Madagaskāru, vienmēr forši atvest kaut ko priekš bērniem, priekš skolas. Labāk ne konfektes, bet tieši tādas lietas, kas ir skolai noderīgas vai spēlēm, rotaļām, īstenībā der jebkas, ja viņam pietrūkst. Viss īstenībā arī apģērbs un kaut kāds higienas preces, ziepas, arī tādas lietas. Un tad mēs pabijām vietējā skolā, vienkārši braucām gar ceļu, gida saka, kur skola, mēs varam apstāties, es aiziešu aprunāšos ar skolotājiem, vai mēs drīkstam apmeklēt. Un tā mēs arī apmeklējām to skolu, viņi bija priecīgi, mēs aiznesām dāvaniņas, bērni mums uzdziedāja, uzdejoja, tad mēs tādu rietumu dziesmu vai tādu? Nē, viņu vietējo, viņu valodā un droši vien no tām dziesmām, ko viņi katru dienu varbūt dzieda un mēs uzspēlējām arī spēli, piedāvājām viņam uzspēlēt spēli kopā, viss lielajā aplī, un tas bija ļoti jautri un tiešām ļoti mīļi, jo tie bērniņi ir ļoti, tādi visi ļoti skaisti un draudzīgi, un viņam patīk arī valodu, protams, viņi nepārvalda, bet vismaz ar žestiem kaut kā aprunāties un pataustīt, un tā bija ļoti, ļoti jauka pieredze, un tāpēc arī iesakam visiem paņemt kaut ko līdzi, lai iepriecinātu arī vietējos bērniņus. Forši, bet kā tie baobabi, viņi turpat aug vai kā? Tā kā tu teici, ka tev asociējās Madagaskara ar baobabu. Kā tu tur ir? Tas varbūt pirms brauciena. Viņi neaug visur. Tas ir noteiktas vietas. Daudziem es zinu, ka asociējas Madagaskara ar baobabu ieleju, kur vērot saulrietu un saulēkt un ļoti skaista vieta, bet tā vieta ir vienā vietā tikai. Tas nav tā kā, ja tu brauc uz jebkuru Madagaskaras galu, tad noteikti redzēsi baobabus. Tādiem žēl nav. Baobabi atrodas rietumu pusē pie Morondava pilsētas un ir arī daži
daži baobabi ziemeļos, kas ir, mēs apmeklējām tādu vienu no senākajiem baobabiem, 800 gadus vecs viņš bija, tāds viens parkā pie skaistas pludmalas, īstenībā ļoti tāds skaists koks. Un tad pa ceļam vēl redzējam arī tādu neliels tāds lauks bija ar kodiem 3-4 baobabiem. Tas ir ziemeļpusē Madagaskarei. Un lemūri? Lemūri ir visur. Madagaskārā tas ir, man liekas, vienādojuma zīme ar lemūriem. Viņi tur ir tik dažādi. Ir lieli, ir mazi, ir nakts, ir dienas, ar dažādu uzvedības pazīmēm. Ļoti, ļoti dažādi krāsas ir dažādas. Viņus var satikt visur. Īstenībā tie dabas parki, kas ir visā Madagaskārā, atšķirīgi dabas parki, ir lietus meži, ir sausie meži, ir vairāk tā kā klīnšaini, tā kā apvidus, bet lemūri ir gandrīz visos parkos savs kaut kāda sava šķirne, ko var satikt. Un arī ir speciālas saliņas, teiksim, ļoti populāra vieta ir netālu no Antananarivu, kas ir tuvākais droši vien parks, apmēram 3,5 stundu braucienā, un tur ir izveidots privātais dabas rezervāts ar lemūru salu. Un tajā salā ir ļoti, ļoti daudz lemūru, viņus var paglaudīt, ar viņiem var pakomunicēt, tā kā apmēram kā zoodārzā, bet tas ir tā kā brīvā dabā. Un arī uz salām, kas ir Nozibē sala, netālu ir Nozikomba sala, kur arī ir lemūri ir ļoti tuvu, viņi ir tā kā nāk pie cilvēkiem, viņi ir tā kā pieradināti, var teikt, bet viņi dzīvo uz tās saliņas, mežā vienkārši, viņi tā kā nāk tuvāk, bet tas labākais, kas tur ir tomēr ieraudzīt īstā mežā, kur viņi nenāk pie cilvēkiem, un tad ir tāds prieks ieraudzīt kaut kur augstu kokos to lemūriņu, vai vienu sēžam kaut kādu mazulīti, kas skatās lejā, tas ir milzīgs prieks, to nevar aprakstīt pat vārdos. Tu ņemtu lemūru mājās par mājdzīvnieku? Nē, man šķiet tādus dzīvniekus labāk skatīties brīvā dabā, un tad ir pat pie mums zoodārzos var satikt lemūrus, bet tas ir zoodārs, tas ir savādāk, vienmēr ir prieks paskatīties tos dzīvniekus brīvā dabā, kā viņi dzīvo savā dzimtenē. Paklau, bet, ja tu teici, ka ir tāda dzīve ir baiga nabadzīgā, un ko tad dara tas ceļotājs? Kur viņš dzīvo? Turpat pie vietējiem kaut kādā, tur ir kaut kādas vietas, tādas, kas ir labākas? Protams, turistiem ir arī uztaisīti loģi, arī galvenajā salā ir diezgan normālas, kvalitatīvas viesnīcas ar plašām bungalo mājiņām, ar gultu, ar labierīcībām, viss ir padomāts. Vienīgi, ka ir tādas, ir dažas nianses, īpatnības. Ir dažas īpatnības, kas jāņem vērā. Piemēram, galvenajā salā ļoti daudzas viesnīcas strādā, elektrību ņem no ģeneratoriem un saules paneļiem, līdz ar to fenu nebūs gandrīz nevienā viesnīcā, tā kā pie tā jāpierod, un viņi prasa arī neizmantot tos. Tātad matus nežāvē. Matus nežāvējam, saudzējam dabu. Protams, var uzlādēt telefonu vai fotoaparātu. Bet dienas laikā? Pārsvarā dienas laikā. Daudzi loģijā izslēdz elektrību. Tas nozīmē, ka ir tas ceļojums kaut kā jāorganizē tā, kad tu esi kaut kādā brīdī, ceļotājs ir kaut kādā brīdī vietā, dienā, kur viņš var uzlādēt tos savus, visus aparātus, kas viņam ir līdz mūsdienās ceļojot. Ieteicams powerbank, protams, paņemt lukturītis vienmēr noderēs, arī nakts pastaigām pa džungļiem. Galvas lukturītis, tā ir lieta, kas noteikti ir vajadzīga. Tur nevar dabūt, jāņem līdzi. Tur nevar dabūt, labāk. Kur jūs dabūjāt? Es ņēmu līdzi. Mūs brīdināja arī pirms tam, ka
vēlams paņemt līdzi, jo tad, kad ej nakts pastaigā, vērot nakts dzīvniekus, nu, jābūt savam lukturītim, lai varētu ieraudzīt to maziņo hameleonu uz koka zara vai peļu lemūru, kas ir mazākais lemūrs pasaulē, kas sēž naktī uz koka, vai, piemēram, lielu džekfrutu, kas tev virs galvas karājās, un tu domā, vai viņš tev nokritīs uz galvas vai nē, un ejot naktī pa parku, tu dzird, ka mango krīt uz zemes, un tas ir, nu, tādas kaut kāda sirreāla sajūta. Bet tā dzīvošana, nu, tajos, cik tie loģi ir lieli, nu, tādi kaut kādi 3 numuriņi, 5, 10, nu, kāds, nu, es teiktu, ka ap 20 numuriņiem varētu būt. Ir mazāki, ir lielāki, dažādi, nu, piemēram, grupai no 20 cilvēkiem jau ir pagrūti atrast dzīvošanas vietu, jo, nu, tā jau skaitās liela grupa. Un kā tur ir ar, nu, es nezinu, nu, tad ūdens, dzeramais, nedzeramais, nu, kā? Ūdeni no krāna nekādā gadījumā nedrīkst dzert, arī ļoti jāuzmanās ar sulām. Protams, pārbaudītās viesnīcās un restorānos drīkst dzert. Ko nozīmē pārbaudīt viesnīcu vai restorāns tur? Nu, ko teiksim, partneri, gidi iesaka, nu, tā kā, jo tur ir pārbaudīts, piemēram, tās sula vai smūtīs ir taisīts ar vārītu ūdeni vai ar no pudeles ūdeni, tad to droši var dzert, jo vēdera problēmas Madagaskārā turistiem tā ir ļoti, ļoti bieža parādība, un, nu, katram otrajam turistam var piemesties, jo ir karstums, ir dažādas baktērijas, mikroflora, kas atšķirās no mūsu, ūdens arī jāuzmanās no zivs produktiem, no jūras veltēm, tomēr, nu, to parasti organisms pieņem sliktāk. Es ieteiktu jau iepriekš sazināties ar savu ārstu un paņemt antibiotikas līdzi, kas tā kā derētu pret tādām problēmām, lai ir vieglāks process, ja gadījumā tas notiek. Jo nav pa ceļam, nu tā kā jūs bijāt Antananarivo, un tad jūs braucat tālāk, jums bija, nu, tāds stipri garš izstrādāts ceļojums. Tad kā tad tas notiek pa ceļam? Tur ir kāds ārsts, vai tas viss ir tā kā pats savās rokās? Nu, lielākoties pašiem savās rokās, jo mums kolēģiem arī piemetās tādas problēmas, un, nu, bija jāiztiek ar tām zālēm, kas bija līdzi, un es pieļauju, ka lielākās pilsētās var tikt pie ārsta, bet ja tu esi dziļāk iekšzemē, kādā nacionālajā parkā, tad, nu, izsaukt ārstu droši vien būtu, nu, pagrūti, nu, dabūt viņu tur tik tālu no pilsētām. Es teiktu, imūnsistēmai jābūt spēcīgai. Jā, un vienkārši jābūt gataviem uz to, ka tas var notikt, un jāpaņem, protams, dažādas zāles, dažādas, lai, nu, varētu izmēģināt dažādus variantus, ja, teiksim, viens nepalīdz. No tā visa ceļojuma, kas tev bija tas wow? Nu tā, nu, nezinu, no tāda pārdzīvojuma viedokļa, no tāda sajūta viedokļa. Man pirmais wow bija sarkanie cingi. Tas man likās ļoti neparasts, un tas ir tie no smilšakmens tādi geoloģiskie tādi formējumi, tādas tā kā klintis no zemes, bet ļoti tāda spilgtā oranžā krāsā, dažādas formas, ļoti plašā, nu, tādā laukā, un pie tām bez neviena turista. Kad mēs tur nokļuvām, tur nebija neviens cilvēks. Mēs tur bijām vieni paši, varējām izstaigāt, pasēdēt, izbaudīt, un tas skats ir, nu, viņš ir nereāls, ļoti, ļoti skaista vieta. Un vēl? Un tad man ļoti patika Sikspārņu ala. Mēs bijām Ankarana parkā. Es biju viena ar gīde tur aizgājusi, sākumā cauri mežam, un tad mēs tikām pie tās salas. Viņa ir, nu, tā kā augšā sanāk. Ieeja ir augšā kaut kādu 15. Cik tu augstu kāpi? Tur bija augstu jākāp karstumā pa dienu, naktī? Tas bija pēcpusdiena, bija diezgan karsts, jā, bet
Tā diezgan karsts, tas ir 30, 40. Jā, 33 kaut kur grādi apmēram. Nu, tad tas bija karstākais, ko mēs piedzīvojam, bija kaut kādi, man liekas, 33-35 grādi. Un tā ieeja alā, viņa ir apmēram 15 metru augstumā. Un sākumā tu skaties un nesaproti, kā vispār tur var tikt augšā. Un tad jau gide parāda, tur ir tāda tā kā taciņa no akmeņiem izveidota, pa akmeni, tu tad tiec augšā. Un tad arī mums paveicās, ka viena grupa gāja prom, un mēs bijām vienas pašas, divatā. To ar savu lukturīti, nekādas zīmes, nekādi žogi, nekādas norādes, vienkārši ala, tāda, kāda viņa ir dabā, ar stalaktītiem, stalagmītiem, kristāliem, vairākām zālēm, ļoti dziļa ala, un tu viens tumsā, cits apgaismojums nav, tikai tas tavs lukturītis, un tā mēs tur staigājām. Kā izēja var atrast? Kā izēja var atrast? Cilvēks, kurš tur ir bijis, viņš zina, kur ir izēja. Bet ja tu ej viens pats? Es domāju, tad nav vērts iet vienam pašam. Jā, es uzskatu, ka tomēr Madagaskārā būtu vēlams, lai ir gids šoferis vai vismaz cilvēks, kurš zina to apkārtni un kurš spēj orientēties un parādīt tās vietas. Jo vienam pašam tu aizēji uz to Nacionālo parku, dabas parku, tu neredzēsi ne to lemūru augstu kokos, ne to mini hameleonu, kas ir mazākais pasaulē. Tu viņu vienkārši nespēsi atrast. Un gīdam jau tā acis ir ietrenēta. Viņš var parādīt, viņš pievērš uzmanību skaņām, kaut kādām pazīmēm, piemēram, ka te ir bijis dzīvnieks un ka viņš varētu būt tur kaut kur tuvumā. Viņš parāda, un tad tu mēģini viņu saskatīt un pietuvot to savu kameru, lai varbūt redzētu tuvāk. Bet tas ir milzīgs gandarījums, ka tu ieraugi to. Bet tu visu laiku piemini gidi. Nu, tad bija sieviete. Pastāstīs bišķiņ? Jā, mums bija kolosāla gide. Man šķiet, ļoti, ļoti forša meitene. Viņu sauc Raisa, ap 30 gadu veca. Ļoti atvērta, ļoti daudz stāstīja ar labu angļu valodu. Tiešām daudz informācijas sniegusi gan par vietējo sadzīvi, gan par kopēju situāciju valstī, gan, protams, par dzīvniekiem, par objektiem, ko mēs skatāmies. Viņa pati ir no lielas fermeru ģimenes, no lauksaimniecības strādājošu tā kā cilvēku ģimenes, ar 12 bērniem ģimenē. Un tad vecāki aizsūtīja bērnus uz sākuma skolu mācīties, viņi izmācījās, tad dažus aizsūtīja uz pilsētu jau tā kā uz tā kā vidusskolu, un tad vecāki pateica, ka vairs naudas nav, visiem jāatgriežās, ir kādam arī laukā jāstrādā. Un tā mūsu Raisa bija ļoti apņēmīga un mērķtiecīga meitene, un viņa teica vecākiem, nē, es palikšu pilsētā, es pati iešu strādāt, mēģināšu nopelnīt, tikai lai izmācītos līdz galam. Jo droši vien arī ieraudzīja, ka pilsētā tomēr tā dzīve ir nedaudz savādāka. Un tad viņi izmācījās, un tad aizgāja uz gidu kursiem, pabeidza, un tā arī palika dzīvot pilsētā. Viņai ir viens bērns atšķirībā no viņas ģimenes, un viņa teica, ka vairāk viņa tā kā negribētu, jo grib, lai viņas bērnam ir tas labākais, ko viņa var dot viņam. Mamma nav apmierināta, viņas mamma saka, ka tas nav labi, ka tas nav pēc tradīcijām, bet viņa pieturās un ļoti sapņo par universitāti un grib aiziet uz bioloģijas fakultāti studēt. Šādiem cilvēkiem ir arī tur mērķtiecīgi, apņēmīgi cilvēki, kas grib kaut ko labāku un kas grib kaut ko mainīt. Bet kādas viņiem tās tradīcijas? Ja māmas jums kaut ko par tām tradīcijām, jūs bija kaut kā tradīcijas redzējāt? Vai gīda varbūt stāstīja, kas ir kaut kas tāds? Jā, nedaudz pastāstīja arī, piemēram, par kāzām un bērēm, ka piemēram, puisim ir jādod zebu
Zebu ir kuprainā govs, kas viņam ir tāda galvenā gaļas piegādātāja, un viņi neizmanto starp citu piena produktus gandrīz vispār, jo nav leduskapju, nav elektrības, nav kur glabāt pienu. Arī, piemēram, interesanti bija, kad nomirst cilvēks, un viņam ir, cik tur tie zebu, piemēram, tur 15 zebu viņam piederēja, tad pēc kārtas tie visi zebu ir jānogalina. Nedrīkst pēc viņa nāves, nedrīkst paturēt to zebu, nedrīkst atdot tur dēlam, meitai, ģimenei. Visi zebu, kas viņam piederēja, ir pakāpeniski jānogalina. Tā kā jāpēd vai... Bet tāpēc drīkst to... Jā, viņu sēd, un esam garšojuši gan zebu steikus, gan visādus sautējumus no zebu, gan karpačo no zebu, visādi veidi. Zebu tas ir, populārākais ēdiens, kas viņam tur, gaļas, protams. Kā tev liekas, man tāds jautājums, tad veģetārieši var braukt uz Madagaskaru vai nē? Var braukt, jā, jo rīsi, ir visādi dārzeņi, kasava lapas, ko viņi sautē, visādi arī salātus viņi taisa, jūras veltus, ja veģetārieši ēd. Nezinu. Jūras velts varbūt nē, bet... bet pupiņas, tādas lietas ir, jā, nav tik traki. Bet kā bija fiziski? Tu teici, tā kā, cik jūs bijāt tajā grupā? Mēs bijām 3. Tu visu laiku runā grupa, izrādās 3. Mēs bijām 3 cilvēki, jā. Tā bija neliela grupa, bet īstenībā es ieteiktu arī braukt uz Madagaskaru nelielās grupiņās. 4-6 cilvēki, tā kā džipā var sēdēt, cik 4, vai arī, teiksim, 2 džipi, bet ne lielās grupās, jo tad, pazūd tas šarms varbūt, ka tu esi vienatnē kaut kādā parkā, tu vari izbaudīt klusumu un skaņas un, teiksim, bez tam masām. Tev bija tāda situācija, ka tu domāji, kāpēc es esmu šeit atbraukusi? Saka godīgi. Varbūt dažreiz vakaros, pēc ļoti, ļoti garas un intensīvas dienas, pēc braukšanas pa sliktiem ceļiem un tā kā intensīvu pārgājienu, tad tu iegulies tajā gultā, kas ir diezgan cieta. Un varbūt cik cieta, tu saki? Man likās, ka visas gultas Madagaskārā bija ļoti cietas. Tā kā dēlis, apmēram? Apmēram tā kā guļ uz zemes. Tā likās. Varbūt tā ir tikai mana sajūta, bet man nebija ērti gulēt. Bet tas varbūt ir atkarīgs no loģa, no viesnīcas, bet cik bija tās viesnīcas, viņas visas bija tādiem matričiem. Un tad tu apgulies, domā, tāds nogurums. Vai tiešām vajag iet uz vakariņām, vai tiešām vēl kaut kur vajag braukt. Bet tad jau atpūties un tad pāriet un gribās atkal braukt un skatīties, jo tā braukšana arī mums bija forša, ka gida ļoti daudz stāstīja. Un tās braukšanas garas stundas nebija tik nogurdinošas, jo mēs visu laiku pļāpājām. Viņa stāstīja par Madagaskaru, mēs stāstījām par Latviju un Poliju, pat cik mums bija arī no Polijas meitenu grupā, un salīdzinājām un dalījāmies iespaidos un dažādās arī par sadzīvi, par bērniem, par ģimenēm, pa visu ko. Labi, bet tad par to sadzīvi, tad, teiksim, kā sievietē ir grūti būt Madagaskarā sadzīviskā ziņā. Es negribētu būt par sievu Madagaskarā, jo tiešām tie dzīvošanas apstākļi ir diezgan grūti, ir lauksaimniecības darbi, kas ir tā kā jāpaveic, es vispār uz jūs ar zemi, tāpēc tā varbūt nav mans lauciņš. Un arī, protams, daudzi bērni, tas ir, man šķiet, ka 10-12 bērni, tomēr tas ir ļoti daudz, un sieviete ir fiziski grūti, tā kā katru gadu dzemdēt bērnu, un pēc tam tomēr tos bērnus aprūpēt. Bet tā rūpīgi, tā rūpējās par bērniem? Es teiktu, ka vismaz gide mūsu tā pateica, ka
dzemdēt tik daudz bērnus, lai nodrošinātu sev vecumdienas. Lai no, piemēram, 10 bērniem vismaz viens, nu, tas ir tev garantēti palīdzēs vecumdienās. Es domāju, ka, nu, tomēr, un arī pieļauju, ka mirstība varētu būt diezgan liela, jo slimnīcas nav visur pieejamas, un bērnu mirstība arī diezgan liela, un tāpēc, nu, vecāki grib nodrošināties, ka kāds par viņiem arī parūpēsies vecumdienu. Nu, arī laukā ir jāstrādā, teiksim, tā zeme ir jāapstrādā. Nu, tiem ēdieniem, kurus uz ogliem gatavo, nu, ir kaut kas tāds pārsteidzošs vai kaut kas tāds? Man jau garšoja jūras veltes. Man nebija vēdera problēma, un es varēju garšot gan garneles, gan kalmārus, gan zivis. Tas ir tāds pats ēdiens, ko mēs ēstam, teiksim, kaut kur citur Eiropā braucam. Diezgan liela ietekme ir no franču virtuves, pat cik tā ir bijusi Francijas kolonija, īpaši uz salām, kur ir vairāk turistu, attīstītāka infrastruktūra. Tur ir ļoti jūtams, un kas vēl interesanti, ko es gribētu piebilst, ka Madagaskarā nav tas, nu, teiksim, mūsu pieņemtais all-inclusives. Ļoti reti, kur ir, jo visi ēdieni tiek pasniegt pēc ēdienkartes, nav milzīgas bufetes, kur tas ēdiens tiek iztērēts vienkārši, nu, tā kā nekuriene. Tā kā viņa mūsdienu valodā varētu teikt, ir sustainable. Es teiktu, ka jā. Tas man ļoti patika, starp citu, arī lodžos. Viņi tev pajautā, piemēram, no rīta, ko tu gribēsi ēst vakariņās. Šodien mums ir starteri tādi, tas pamatēdiens tādi, deserts tāds. Tu izvēlies, un tev uz vakariņām pagatavo. Un deserts kā franču? Deserti bija dažādi. Bija augļi, sagriezti vienkārši augļi. Bija tādas tā kā kūkas, šokolādes kūkas, saldējums bija, nu kā kurā viesnīcā. Bet tas ir ļoti labi, ka viņam nav tās milzīgas bufetes. Varbūt mūsu turistiem, teiksim, tas ir ļoti neierasti. Jā, bet ja mēs runājam, kad uz to Madagaskaru, laikam nav jābrauc turistiem, ir jābrauc ceļotājiem. Jā. Ja cilvēks grib tādu laisku pludmales atpūtu, neko nedarīšanu, nu tādu tikai dažus ekskursijas apkārt, tad varbūt es teiktu, ka tomēr Madagaskara nav tā vieta, kur viņam jābrauc. Tad varbūt izvēlēties kādu citu Indijas okeāna salu. Jo tas ir dārgi, nu tās pludmales atpūta Madagaskarā. Nu, tā loģistika, teiksim, no Latvijas nav čarterreisu, tad ir jānokļūst uz kādu valsti, no kurienes ir čarterreisi, tad varbūt nav tik dārgi. Bet, teiksim, no Rīgas tā nokļūšana uz Nozībē salas ir diezgan problemātiska. Kaut kādi 3 lidojumi vai pat 4 sanāk. 3 lidojumi, un tikai Ethiopian Airlines lido, tā kā ar starptautisko reisu izņemot čarterreisus. Vai nu šis variants, vai caur Antananarivu, kas ir +1 nakts palikt Antananarivu, un tad nākošajā dienā lidot uz salu, un tieši tāpat ir atpakaļ. Tās vietēji lidojumi ir padārgi, ko tā 200 eiro varētu būt vienā virzienā, un nu, tas viss sadārdzina vienkārši to visu ceļojumu. Bet tiem, kas grib redzēt, iet pārgājienos, skatīties, izzināt, tiem perfekts galamērķis, kas vēl nav tik plaši, varbūt populārs un nav tik zināms. Nu jā, bet tas nozīmē, ka tu vēl vari iespēt nofotografēties viens pats skaistā vietā, kur tev negrūž projām kāds cits, tur, piemēram, ķīniešu turists. Jā, tieši tā vieta ir Madagaskara, tur tiešām uz galvenās salas turistu ir ļoti maz. Un arī dabas objektos, parkos, alās, klintīs, tu gandrīz neredzi tos turistus. Dažas grupiņas maziņas, vai pa 2, vai pārīši, vai kaut kādas nelielas draugu kompānijas. Un pēc tam tu satiec tos cilvēkus tikai lodžā. Nu, kur viņi visi staigā pa to pašu parku, bet kaut kā tu viņus ļoti reti satiec. Visi sasveicinās un iet savu ceļu, bet nav tā, ka... Bet tā atmosfēra bija draudzīga? Ļoti draudzīga, jā. Nu kā tie lodžu īpašnieki ir kaut kādi ārzemnieki, vietējie?
Lielākoties ārzemnieki. Viņiem tur, ka jūs ar kādu iepazināties varbūt? Mums gāja klāt ar saimnieks vienā lodžā pajautāt, kā mums gāja un kā mums patīk, un atvainojās, jo man bija iedots jauns bungalo, kas tikko bija atvērts, un viņi vēl nav paspējuši visu tur līdz galam tur ielikt plauktiņus un tādas lietas, bet tas nemaz netraucēja, bija ļoti komfortabli. Bet ir kāds, kuram tu uzreiz saka, nebraukt uz Madagaskaru? Es teiktu tiem, kam ir muguras problēmas, jo tā braukšana džipā pa bezceļiem, pa ceļu noscīti ir diezgan nogurdinoša, un arī, teiksim, laivas ekskursijas no Nozibē salas, ja jūra ir viļņaina, tad tu lec. Tu visu laiku lec, un arī vienai kolēģei bija problēmas ar muguru, un viņa pat nepiedalījās dažās ekskursijās, jo jūta, ka tās laivas ļoti tā grūti viņai bija, un mugura sāk sāpēt, un tāpēc ar muguras problēmām ir vēl kādam jānovērtē. Vēl kādam? Nezinu, romantiskā ceļojumā var braukt uz Madagaskaru? Es teiktu, ka tas nav tas. Teiksim, ja braukt uz Nozibē salu, gribās, tur ir ļoti skaista, starp citu, vieta, netālu no Nozibē salas, Nozirandza saucās, un paradīze, tiešām baltas smiltis, zila jūra, ļoti, ļoti skaista bilde, kā Maldīvu salās vai Zanzibāras. Tur ir kāda viesnīca arī? Nē, viesnīca tur nav, tur ir... tādas tā kā būdiņas teltis. Jā. Ļoti interesanti izskatījās un prasīju arī, vai tur var arī palikt. Teica, jā, var arī pa nakti palikt, ja gribās tādu Robinson Crusoe tādu pieredzi. Īstenībā var norganizēt un var padzīvoties tajā salā, vienkārši vientulībā, divatā. Tur ir gulta iekārtota tajā būdiņā. Bet elektrības nav. Visticamāk, ka nav. Tāds īsti Robinson Crusoe pieredze ar laiviņu līdz saliņai. Bet tiešām ļoti skaista balta pludmale. Tajā salā var snorkelēt ar milzīgiem bruņurupučiem. Viņa ļoti, tur divas saliņas, viņas savienojas ar tādu šauru balto smilšu strīpiņu. Tur ļoti labas fotogrāfijas iznāk, es domāju. Jā, perfektas. Tiešām fotogrāfijas ir ļoti skaistas un, diemžēl, tā sala kļūst populāra un dienas tad laikā... jābrauc ir drīz. Jābrauc drīz un... divi gadi un viss. Ja gribās izbaudīt vientulībā, tad arī jāpaliek varbūt pa nakti. Tā kā, izbaudīt to. Jo tur uz tās saliņas ir arī neliels vietējo ciematiņš, kaut kādi 100 iedzīvotāji, viņi turpat arī dzīvo, var apskatīt, kā viņi dzīvo, tur viņu mājas ir, protams, arī suvenīrus viņi tur pārdot, jo tas jau tā kā, tas jau ir nākamā pakāpe pēc Madagaskaras turismu. Kā ir? Kas ir suvenīri Madagaskaras? No suvenīriem ļoti, ļoti skaistas pītas, tādas mežģīņu somas pludmales, ļoti skaistas. Arī Glaunā Maurīcijas viesnīcā bija speciāli pasūtīts pludmales somas no Madagaskaras. Ļoti, ļoti skaistas. Visādas krellītes tā kā... Bet magnētiņi tie nav? Magnētiņi ir tikai koka. Izvēle nav, ar ķīniešiem nedraudzējas, nav tāda masu produkts, viss ir īsts, lielākoties arī kokgriezumi ļoti skaisti, arī tajos suvenīru tirdziņos viņi sēž paši tie vīrieši un griež visādus baobabu kokus, maskas dažādas, ļoti skaisti izstrādājumi, un ja gribās kaut ko atvest, tad koka izstrādājumi ļoti skaisti. Salīdzinoši, teiksim, cik tas maksā? Nezinu, viena koka maska, tāda. Cenas nav, koka maska atkarīga no lieluma, protams, no 10 eiro var nopirkt un uz augšu, cik liela skatoties. Cenas ir ļoti pieņemamas, visi ļoti lēti. Piemēram, vietēji ciematiņā mēs pirkām mango 4 gabali pa 10 centiem, kas bija ļoti pārsteidzoši, jo tādu cenu es vēl neesmu nekur redzējusi. Bet, pieļaut, ka bija sezona un tie mango vienkārši zem kokiem tā kā metājās un varēja vienkārši salasīt sev uzņēmīgāks var salasīt.
Tā kā tas bija interesanti. Bet vai Madagaskarā ir tāds luks līmenis? Tas, kad var gulēt uz zemes un ir ventilators, tur es saprotu, pie griestiem nav kondicionieris, jo arī ventilators nestrādā, jo nav elektrības naktī. Bet vai tur ir kaut kas tāds luks līmenī? Jā, ir arī tur. Ir ļoti skaista viesnīca, saucās Mia Vanna. Viņa atrodas stundas lidojumā ar helikopteri no Nozibē salas, pilnīgi privāta sala ar 14 villām. Tur nekā savādāk nevar nokļūt, kā tikai ar helikopteri. Tiešām luxury, tas ir premium luxury, ļoti, ļoti izsmalcināta, ar labu servisu, ar labu ēdienu. Tas ir tiem, kas meklē tādu tiešām skaistu pieredzi un luksus pieredzi. Vēl kaut kas, vai šis ir vienīgais? Tad ir uz pašas Nozibē salas, ir dažas viesnīcas, kas varbūt nav tas premium luxury, bet, piemēram, Royal Andilana viesnīca, ļoti skaista, moderna, gaiša, ar skaistu teritoriju, pie labas pludmales, tā kā var arī, piedāvā arī all inclusive, ja kādam vajag, tad tā vieta arī bija tāda. Un tad ir Time and Tide Cara Komba saliņa uz salas, uz Kombas salas. Tur ir neliels tāds bungalo kompleks, arī viņam tikai, man šķiet, 8 svītu numuriņi, kas arī ar tādu ļoti luksus piesitienu. Bet tā lielākoties tā dzīvošana, tomēr ir pietiekoši komfortabla, bet vienkārši. Nozibē salā ir daudz komfortablāk. Tur jau kondicionieri, tur jau viss priekš turistiem, jo tā sala Bet tur arī šarmiņš jau pazudis. Šarmiņš pazūd un uzreiz ir ļoti liela atšķirība. Uzreiz Mango maksā droši vien 4 eiro, ne jau vairs 4. Nē, mango maksāja tur 1 eiro kilogramā. Tā kā nav tik traki, bet cenas, protams, augstāks, jo ir vairāk turistu, jau ir uzreiz tirdziņi, jau ir uzreiz suvenīri, bodītes, kur var visu ko nopirkt, uzreiz ir vietējie, kas tev nāk klāt un piedāvā visādas lietas, arī, kad tu izkāp no laivas, iekāp laivā pirms ekskursijas, tad arī uzreiz ir bariņš ar cilvēku, kas piedāvā vaniļu, kas piedāvā dažādus koku izstrādājumus, kas piedāvā kaut kādus tur, nezinu, magnētiņus un tādas lietas. Zini, kas man likās interesanti, ka tu atbrauc un atvedi to vaniļas pāksti. Un es nezinu, izstāsti, ko viņi teica, kā vietējie, cik ilgi var glabāt vaniļu. Vaniļu var glabāt 20 gadus, ja viņus ieliek, no to pāksti ieliek burciņā ar cukuru, ieber cukuru, iebāž tur to pāksti, un viņa teica, ka var glabāt 20 gadus. Tādā veidā, un tad tev ir vaniļas cukurs, un tu vari izmantot arī to pāksti, protams, arī, ja tev vajag. Un ar vaniļu tad ir jābrauc vairāk uz austrumu pusi Madagaskārai, kas ir, Madagaskāru arī sauc par vaniļas salu valstību. Kaut gan vaniļa nav endēmiskais augs tur, vaniļa tika ievesta no Meksikas, un vaniļa tika ievesta, bet bites speciālas, kas aputeksnē, tā kā to vaniļu nebija ievestas. Un tāpēc arī tur aputeksnē ar rokām. Vienkārši ņem bambusa kociņu, tur iebāž to, ko vajag, kur vajag. un tad sāk augt tas pāksts, jā. Un austrumu pusē ir arī plantācijas, var apskatīties visus procesus, var apskatīties, kā ražo vaniļu un produktus no vaniļas, tā kā var arī uz to pusi doties. Tu tagad, kad zinot labi to zemi, kā tev liekas, cik vajadzētu rēķināties ceļojumu garumam, kādam vajadzētu būt, lai tā saprastu, kas ir Madagaskara? Pirmām kārtām jāizvēlās tā puse, ko grib redzēt, vai tas, ko
kas saista, vai tu gribi redzēt Baobabu ieleju, vai tu gribi noteiktus lemūrus paskatīties, jo visu kopā diezgan pagrūti apvienot, jo sala ir ļoti liela. Tad varētu būt es teiktu, 2 ceļojumi, vai ne? Bet, jā, es teiktu, ka jāsadala. Jā. Tad, teiksim, ja tev patīk, tad tu vari atgriezties un izzināt kādu citu pusi. Es teiktu, ka kādas dienas 10, 14 noteikti ir jābūt, lai nesteidzīgi kādu daļu no Madagaskaras iepazītu un arī vēl kādas pāris dienas pludmalē padzīvotos. Jā. Kā ir sezona? Sausā sezona ir no aprīļa līdz oktobrim, vēl novembris varētu paķert. Un tas ir ieteicamais laiks, kad braukt uz Madagaskaru. Vasarā ir vēl arī vaļu sezona. Nozibē salā var vērot vaļus un arī haizivis. Tad lietus sezona īpaši janvāris, februāris, marts, tomēr neieteiktu braukt. Jo var gadīties, kā gadījās dažiem mūsu ceļotājiem, kas iepriekšējā gadā brauca. Jā, diemžēl var būt tā, ka ja lietus vai ciklons uznāk, tad tie ceļi ir vienkārši neizbraucami, viņi ir aplūdināti un nevar tikt tālāk. Nekur, jā. Bija mums klientes, kurām bija garais ceļojums uz 22 dienām, iekļaujot tā kā vairāk dienvidu Madagaskāru, ziemeļu Madagaskāru, un tad no Zibē salas bija plānotas, un viss sākās ar atcelto vietējo reisu, kas nedaudz izčakarēja visu to programmu, un beigās ziemeļos uznāca vēl ciklons, ceļi palika neizbraucami, nācās uzkavēties vēl vairākas naktis lodžā, kur nebija ne sakari, jo mobilie sakari tur arī nav zonas, ir tikai Wi-Fi, kur ciklona dēļ arī nestrādāja. Viņi bija pilnīgi izolēti no visas pasaules, un pat nācās zvanīt radiem un teikt, ka viss ir kārtībā, ar viņiem viss kārtībā. Bet kā mēs to uzzinājām? Mēs komunicējam, jo es pieļauju, ka tie parastie telefonu sakari darbojās, un mums ir ļoti labi partneri, kas menedžēja visu uz vietas, sazvanīja viesnīcu, turistu. Viņi zināja, ka viņi ir dzīvi drošībā zem jumta. Bet, diemžēl, līdz Nozibē salē viņi netika, jo bija risks nokavēt lielo lidmašīnu, tā kā mājup, tā kā nācās nedaudz pārveidot programmu. Bet kopumā iespaidi tāpat bija ļoti daudz un pozitīvi, un klients atgriezās un rakstīja, ka ceļojums viņam ļoti patika, pat neskatoties uz neparedzamiem apstākļiem. Bet dabu, diemžēl, mēs nevaram ne ietekmēt, ne paredzēt, laiku arī. Bet, rekomendējam no aprīļa līdz oktobrim, kad ir labs laiks, sausā sezona, braukt uz Madagaskaru. Paldies! Paglau, mašīnu varētu īrēt Madagaskarā? Taču ceļotāji ar pieredzi, visu māk, visu zina. Ko tu domā par šitādu lietu? Es domāju, ka tā ir slikta ideja, jo ceļi ir ļoti slikti, braukt ir grūti, ir jābūt uzmanīgam un jāzina, kur tās bedres un kā viņas apbraukt. Nē, es neieteiktu un nerekomendētu. Es pat nemēģinātu. Skaidrs. Atbildi uz šo jautājumu ir nē. Jā, bet ja tu saki, ka bedres ir dziļas, cik dziļas? Piemēram. Tu visu laiku brauc un, protams, ja ir labs šoferis, tad tu tik ļoti to nejūti, ka ceļi ir slikti, jo viņš prot mierīgāk, kur tur ātrumu samazināt un mierīgi pabraukt, kur apbraukt kaut kā pa blakus ceļu. Tā kā labs šoferis Madagaskārā ar labu džipu obligāti, kurš var izbraukt. Bet džipi jauni? Nē, nav. Ir dažādi, protams, bet tādi viņi. Normāli, ērti, komfortabli, bet nav jaunākie modeļi, teiksim tā. Tad, interesanti, tad tas, varētu teikt, ka tās ir Madagaskara, tās ir, lai izbaudītu Indiana Jones seriālu, filmu burvību. Varbūt tiem cilvēkiem, kas grib izkāpt no savas komforta zonas, kas grib piedzīvot to autentisku ceļošanas stilu, autentisku vidi, bez turismu
turistu masām, bez pūļiem, gandrīz bez turistiem. Bez mobīliem sakariem. Bez sakariem, bez, teiksim, ļoti komfortablām viesnīcām un pārbaudīt sevi varbūt, tā kā nedaudz iziet ārā no komforta zonas. Jā, lai paskatītos, kā viņš jutīsies, bet izbaudīt arī to. Nevis tā, ka tu esi spiests to darīt, jo tur cita nav, bet vienkārši izbaudīt, kā tos cilvēkus, to vidi, to dabu. Interesanti. Tāda pavisam cita pieredze, pavisam cita pasaule. Tāda, ļoti aizraujoša. Tā ir absolūti cita pasaule, un es pat nevarētu salīdzināt. Tu esi bijusi dažādās zemēs. Brazīlijā, Maurīcijā, Šrilankā. Kas vēl tāds autentisks? Es pat nevarētu. Madagaskaru es nevarētu salīdzināt ne ar vienu no tām valstīm, kur esmu bijusi, jo viņi ir pilnīgi kaut kas cits. Tā kā tu ceļo arī pagātnē, jo kad nebija visiem mobīlie telefoni, kad tev visur ir internets pieejams. Kad tev arī ēdiens uz ogliem jāgatavo. Labi, to vietējie dara, teiksim, bet tas ir to vērts. Es atgrieztos, es labprāt izpētītu vēl dienvidu un rietumu daļu, Baobabu āleju, ko es neesmu redzējusi, un Bemaraha, Cingi, kas ir tā kā UNESCO objekts un lielākais arī pēc mazajiem Cingiem, man likās ļoti labi. Tas ir nākošā ceļojuma galamērķis. Pasaule ir tik plaša, ka nevar izvēlēties, kur doties. Paldies. Tātad uz Madagaskaru ir, domāju, jāceļo tiem, kuri vēlas izjust to autentisko īpašo ceļošanas garšu, kura jau mūsdienu rietumu pasaulē ir pazudusi, un tas ir jādara diezgan drīz, jo iespējams, ka 2-3 gadu laikā arī Madagaskara zaudē šo šarmu, to ceļojumu pagātnē un to īsteno ceļojuma sajūtu. Aprīlis jau ir diezgan drīz un var jau sākt plānot ceļojumus, bet februārī un martā var braukt uz Āziju. Āzijā ir īstais laiks, nav vēl par karstu, ir beigusies lietu sezona, un arī tur ir dažas mazāk atklātas zemes, kā Laosa, Kambodža, kaut kas no Vietnamas. Tas būtu mūsu ieteikums ceļojumiem februārī un martā. Šī bija ceļojuma dizaina studija kopā ar Ingu Kavacu. Mēs, Vanilla Travel, zinām par ceļošanu un ceļotājiem gandrīz visu. Esam izpētījuši valstis, kontinentus, zemes un lidojuma maršrutus. Protams, uzburt brīnišķīgus ceļojumus un nebaidāmies no izaicinājumiem. Piesakojiet mums YouTube, Spotify un Apple podkastā. Būs interesanti.